Datu centrālās tendences mēra vērtības, kas raksturo datu kopas centru vai tipisko vērtību. Centrālās tendences mērvienības, piemēram, moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums un relatīvais biežums palīdz saprast datu sadalījumu un galvenās tendences. Tālāk skaidrošu soli pa solim. Iedomājies, ka vēlies noskaidrot, kuras atzīmes matemātikas testā visbiežāk saņēmuši klases biedri. Tu vari izmantot modes metodi, lai uzzinātu visbiežāk sastopamo atzīmi. Lai saprastu, kura atzīme ir vidējā vērtība, izmantosi mediānu. Ar amplitūdu noskaidrosi atšķirību starp augstāko un zemāko atzīmi. Savukārt absolūtais un relatīvais biežums palīdzēs saprast, cik bieži katra atzīme parādās un kāda ir tās attiecība pret kopējo atzīmju skaitu. Sāksim. Moda ir vērtība, kas datu kopā parādās visbiežāk. Šajā datu kopā modus ir 5, jo šī vērtība parādās visbiežāk. Moda parāda, kura vērtība ir visizplatītākā dotajā datu kopā. Mediāna ir datu vērtība, kas atrodas datu kopas vidū, kad visi dati ir sakārtoti augošā secībā. Kā aprēķina mediānu? Ja datu skaits ir nepāra, mediāna ir vidējā vērtība. Ja datu skaits ir pāra, mediāna ir divu vidējo vērtību vidējais. Piemēram, šajā datu kopā mediāna ir 5. Savukārt šajā datu kopā ir mediāna ir 5 plus 7 dalīts ar 2, tātad 6. Mediāna parāda, ka puse no vērtībām ir mazākas un puse ir lielākas par šo vērtību, mediānu. Amplitūda ir starpība starp lielāko un mazāko vērtību datu kopā. To izsaka ar šādu formulu, piemēram, šajā datu kopā amplitūda ir 10. Jo atņemot no lielākās kopas vērtības mazāko, iznākums ir 10. Amplitūda parāda datu kopas diapazonu jeb izkliedi. Absolūtais biežums ir skaitlis, kas norāda, cik reizes konkrēta vērtība parādās datu kopā. Piemēram, ja mums ir šāda datu kopa, tad vērtības 5 absolūtais biežums ir 2 reizes, jo šī vērtība parādās 2 reizes. Absolūtais biežums norāda, cik bieži katra vērtība parādās datu kopā. Savukārt relatīvais biežums ir absolūtā biežuma attiecība pret kopējo vērtību skaitu datu kopā. Relatīvo biežumu izsaka ar formulu F vienāds ar absolūtais biežums dalīts ar kopējo vērtību skaitu. Piemēram, šajā datu kopā relatīvais biežums vērtībai 5 ir 0,4, jo 2 dalīts ar 5 ir 0,4, jeb 40%. Relatīvais biežums parāda, kāda daļa no visām vērtībām ir konkrētā vērtība. Datu centrālās tendences mērvienības ir būtiski instrumenti datu analīzē. Moda palīdz noteikt visbiežāk sastopamo vērtību, mediāna parāda vidējo vērtību, amplitūda norāda diapazonu, savukārt absolūtais un relatīvais biežums palīdz saprast, cik bieži un kāda daļa no datiem sastāv no konkrētām vērtībām. Šo mērvienību izpratne ir svarīga, lai veiksmīgi analizētu un interpretētu datus dažādās situācijās un spētu pieņemt optimālus lēmumus.